Nereti ir dzirdēts runas par šūnu pārstādīšanu un šīs procedūras negaidīt labvēlīgiem rezultātiem. Apērons video komanda devās uz Baltijā vienīgo šūnu pārstādīšanas centru, lai noskaidrotu, kas tad īsti ir šī pa procedūru un vai tiešām rezultāti ir tik spoži, kā mums nācies dzirdēt. Šobrīd šūnu pārstādīšana iespējama Paula Stradiņa Kliniskajā universitātes slimnīcā, šūnu transplantācijas centrā. Procedūras tiek veiktas galvenokārt infarkta pacientiem. Kā viena no pirmajām mēs atvērām virzienu kardioloģijā. Pacientiem pēc miokarda infarkta tiek veikta procedūra, kuras rezultātā ceram atjaunot infarkta skartos audus. Otrā veida procedūras patreiz mēs esam uzsākuši arī tieši kardioloģijas pacientiem. Tātad pacienti, kas nāk ar koronāro slimību, kuriem ir blakus slimība otrā tipa diabēts. Mēs esam veikuši pirmās divas procedūras, kuru laikā mēs ievadījām cilmes šūnas aizkuņa dziedzerī. Šobrīd visas procedūras notiek klīnisko pētījumu līmenī. Tas nozīmē, ka ik viens pacients apliecina savu vēlmi iesaistīties projektā un par procedūrām netiek iekasēta maksa. Citur pasaulē šāda procedūra izmaksas mērāms tūkstošos latu. Daudz cilvēku prasa, kā mums iet tiem pirmajiem pacientiem, un patreiz mēs vēl neesam apkopojuši datus par visiem pacientiem, jo tā izvesuļošanās nenotiek ļoti strauji. Viņi notiek noteiktā laika rāmī, un patreiz, ko mēs redzam, tad tie pirmajiem pacientiem notiek uzlabošanās. Kad mēs būsim apkopojuši visus datus, mēs publicēsim un paziņosim to ar sabiedrībai. Bet, ko mēs patreiz redzam, mēs redzam, ka notiek uzlabošanās. Ne tikai diabēta un infarkta pacientiem ir iespēja veikt šāda veida procedūras. Arī cilvēkiem ar muguras traumām šāda veida ārstēšana varētu palīdzēt. Taču šobrīd vēl ir pārāk daudz neatbildētu jautājumu, lai procedūras varētu pieskaidīt pie standarta ārstēšanās kursa. Mēs arī strādājam tieši arī par spinālo traumu ārstēšanas jomā, bet mēs vēl neesam tik tālu, lai mēs veiktu kādu no kliniskiem pētījumiem. Mums vasarā ienācās viens kliniskais pētījums, kur tika veikti eksperimenti dzīvnieku modelī. Tātad mezinkmālo šūnu izmantošana pie šīm konkrēti traumām. Par rezultātiem, kā tika iegūti šajā pētījumā, bija cerības, respektīvi mēs sagaidījām mazliet optimistiskākus rezultātus, bet patreiz, ko mēs redzam, kad ir ietekme, teiksim, uz šūnu terapijai, ir ietekme uz kustību atjaunošanos. Stradiņas slimnīcas šūnu transplantācijas centrs sadarbojas ar Amerikas, Kanādas un Brazīlijas kolēģiem. Tādēļ visticamāk šī joma turpinās strauji attīstīties arī Latvijā. Kas ir pozitīvi? Pozitīvi ir tas, ka ir doktori, kuriem ir vēlēšanās to darīt, un mums ir patreiz arī iespējas to sagatavot. Tad mūsu visu kopējais komandas darbs, redzēsim, kā mums veiksies tas viss. Es ļoti ceru, ka vienā brīdī mums būs rezultāts. Šobrīd nav skaidrs, kāds tieši rezultāts ir gaidāms, un centra vadītājs uzsver, ka rezultāts var mainīties atkarībā no katra pacienta individuālajām iezīmēm. Tieši tādēļ šobrīd pieejamās procedūras galvenokārt darbojas kā pētījums. Protams, jautājums arī par to pašu tās procedūras efektivitāti. Mēs redzam, pasaulē ir centri, kas darbojās un kuriem ir rezultāti, un ir daudz, kuriem tie rezultāti gaužām apšaubām. Ir cilvēki, kas vēršās pie mums ar lūgumu pēc palīdzības, kad ir bijuši kaut kur aizbraukuši un samaksājuši lielas naudas, un rezultātā pilnīgi ne pa kapeiku situācija nav mainījusies. Un šajā gadījumā, ko mēs gribam, mēs negribam darboties tādā veidā, ka mēs gribam palīdzēt tiešām pacientam, lai būtu tā tehnoloģija un lai būtu tie efekti. Cerēsim uz turpmākiem šūnu transplantācijas centra panākumiem un noteikti sekosim līdz šīs jomas attīstībai. Tāls Bērziņš, Mārtiņš Sudrabs, Apērons video.